Nu, labi. Parunāsim par vienu svarīgu lietu, kad jūs veicat remontus un būvniecības darbus. Tā kā pati 12 gadus esmu remontējusies un izgājusi cauri ļoti sarežģītiem projektiem, un man nebija neviens, kas man palīdz vai pastāsta, tad mazliet padalīšos, kā izvēlēties meistarus, lai saka, neieberstos. Pirmkārt, jūs pārbaudat viņu sociālos saitus, pārbaudiet viņu darbus. Ja viņiem nav sociālajos saitos, tad palūdziet, lai atsūta pēdējos darbus, ko viņi ir veikuši. Otrkārt, noteikti lasiet atsauksmes, jo, ticiet man, negatīvas atsauksmes var atrast internetā, dažādos fórumos, Googlē, vienmēr sakot, meklējiet. Numur 3. Ļoti svarīga ir komunikācija. Ja meistars vai ražotājs atbild ļoti pasīvi, vai nedēļām neatbild vai slikti komunicē, ieteikt izvairīties no šādiem cilvēkiem, jo viņiem, nav tā atbildības sajūta, un noteikti jūs pēc tam gaidīsiet vēl ilgāk, pusgadu, gadu un tā tālāk. Numur 4. Ja jūs steidzinat, tad noteikti nepiekrītat, jo reizēm tāds psiholoģiskais triks, ka viņi steidzina, ka vajag tūlīt, vai tagad atlaides, lai cilvēks ātri pieņemtu to psiholoģisko, lēmumu, bet, kā man viena kompānija paskaidroja, ka reizēm viņu iepirktie materiāli tajā brīdī ir lētāki, un līdz ar to viņi var jums palīdzēt. Ir jāizvērtē situācija, kad vajag pasteikties un kad nevajag. Numur 5. Lietojiet platformu būvnieks.com. Kāpēc es izveidoju šo produktu? Izveidoju ar vienu nodomu atvieglot visiem dzīvi, iekonomēt naudu un pātrināt procesus. Lai mēs, piemēram, ja esam ieberzušies ar kādu meistaru, kurš nevar izpildīt jau vairākus mēnešus konkrēto darbu, lai mēs ātri varētu nomainīt, salīdzināt ātri cenas, termiņus, kas ir brīvs, un, ātri realizēt savus projektus.